Api pagājušajā gadā pārsteidz, godīgi sakot, ka bija jaunas takas, visi cieņi tie, kas tur to trasītu veidoja. Es ceru, ka šogad tie pārsteigumi tikai turpināsies. Man personīgi ap 100 pagājušajā gadā bija pirmo reizi. Sajūta super un šogad atkal startēšu noteikti. Grūtuma ziņā, es domāju, līdzvērtīgi, bet vairāk ir arī mentāli grūtāk. Tā kā trases garums noteikti ir saviem 40 km vairāk. Stundu ziņā tas arī tur 4-5 stundas, un tas svarīgākais ir spēka sadalījums trasē varbūt. Tā ir tā svarīgākā lieta, ar ko atšķirās. Kā es teiktu, ap 100 ir vairāk psiholoģiski vai grūta vai fiziski? Vairāk psiholoģiski grūti, jo mans viedoklis tāds, ka apē gongs sākās pēc 60 km. Ja mums klasiskais vīvus posms ir 60, tad principā pēc finiša ir vēl viena gonga. Kurš ir grūtākais brīdis? Es domāju, ka Kornet ir atslēgas vieta trasē. Piekritīšu Mārcim, viņš tomēr vairākas reizes braucis pa mani ir tā kā Korneti.